ir pēdējais Sajūti Latgali sezonas raidījums, un mēs esam ciemos paši pie sevis. No drēžo gaņau atgom gostos šobrīd pie Oskara, bijām veikalā, atnesam torteņi un drusku līdz ar to šeit jūrā. Nu vasali. Vasals. Nezinu, kā jums, bet man ir silti. Īsit vidā. Mums vēl nav. Nav vēl. Nu, paļdis par pudeli, protams. Nu, torti varēja navest, Ļuba. Mums tāpat ir ko ēst. Nu, labi, ejam iekšā. Jaunā dīna, kā izaļo rūteņa, raužu somu jaunu vīnu, kā izaļo rūteņa. Oskars aiztaisā cepli. Varbūt beidzot. Tas nav ceplis, Arni, te ir krosns. Tur cep maizi, tur cep pērāgus, gaļas, visu kaut ko tādu. Ceplis ir tas, kurināja uztabu. Nakārdināja. Te ir krosns. Nu, lai jai kurīs, vārdu sakot, mēs tad liksimies pie darba. Ja jūs neesat atgojuši, tad, ko saka, gostos, jūs esat atgojuši pastrādot, es domāju. Mēs esam čīsi mūsaluši. Nu, vat īdzerit čaiņu. Paga! Man ir kaut kas labāks kā čaja. Es jau cerīju, ka tev kaut kas tāds ir. Verite. Naškeistais valns. Šķeistais. Kas tas ir? Nu, tev līdz redzēsim. Vai tik te nav Te ir šmakovka? samagonka. Pat samagonka nav šmakovka. Pie mums ir nesaka šmakovka, pie mums ir saka samagonka. Nu, munā sātā tos. Pats taisīja? Protams. A kā jodzer ar čēni kopā? Nē, bez neko. Ja nav tik troka, ja ir zoļa tīsa, pasver, cik mums spingerūts. Nu ko, draugi, esam pelņojuši kortīgi nosvinēt sezonas beigas. Mēs esam pelņojuši to, esam īpazinuši Latgali, vai neesam? Protams, esam, protams. Procesā viņu nevar vienmēr līdz galam iepazīt. Vienmēr ir kaut kas. Par to? Kaut kas vēl, kas vajag, ko vajag atklāt. Prīkā. Prīkā. Stop. Jūs atgājat dzīdot vai strādāt? Dzīdot? Dzīdot nav Nē, strādāt? tagad pirms ir jāpastrādāja, pirms ir jāstais ēst, tad ēsim to dzīdos. Es domāju, varam paraudzēt, atsavērtīs uz to, ko mēs esam padarījuši. Kas visiem visvairāk palicis protā no jūsu vadātiem raidījumiem? Piemēram, man cīši izaspīdīs ir pirmais raidījums par valodas vaicojumu. Un es sapratu, ka viss ir atkarīgs no visiem pašiem. Ja mēs latgalīšu valodu lītosim, tad ja būs. Nalītosim, nebūs. Kā piemēram iemācīties cilvēkam, kurš neprot latgaliski runāt? Redz, kas ir, ja mēs runāsim ar saviem bērniem pirmam kortam, tad pieprasījums būs arī pēc to, ka tie valoda būs jāapgūst arī skolos. Tā kā viss ir mūsu rūkos. Kādi jūsim raidījumi? Nu, es varu sacīt, ka man bija tik interesanti, ka es dažreiz pat domāju, ka es esmu citā valstī aizbraucis, padzīvot, citā novadā. It kā katru dienu esmu šeit Latgalē, bet tī cilvēki un tās lītes un vītes ir, ziniet, savus sapņus tādas lītes neesmu redzējis. Es arī piekrītu tev, es atceros, mēs bijām braukuši gastos pie ūzulu audzētoja. Un es nevaru izdomāties, ka tepat natoli starp Krošlavu un Daugavpili ir vieta, kur tik daudz ūzulu sastādāts ir. Un garšēgu arī veinu puisis taisa un citas garšēgas lietas. Un vispār nozadarbojās ar tādu moju amatnīceibu. Piekrītu tev, tik daudz notiek, par ko mēs nezinām. Pateicoties šim raidījumam, es pirmo reizi dzīvē, man kauns atzīties, bet es pirmo reizi dzīvē aizbraucu uz Purvu. Es tikad nebiju Purvā. Es, piemēram, vakarā biju pūrā, pīlasēju dzērvenes, lai šodien varētu uztaisīt jums kaut ko arī garšīgu. Pērāgi būs garšīgi, bet, prasās arī kaut kas saldāks. Reiz mēs te runājam par pateikamam lietām, bet tomēr ir lietas, kuras raidījuma laikos lika man aizdomāties, kuras varbūt ir, tādas jāuzlaboja Latgalī. Sacāsim, tāds viens no piemēriem ir par to, cik tie Latgali ir palikuši tomēr pustukša, cik daudz ļaužu ir aizbraucis. Braucot garam, tu redzi baigi daudz pamastu sātu, lai arī raugu būt pozitīvs, tomēr redzot tādas lietas
švakas dūmas īt galvā. Bet, zini, man pieņemsim, bija iespēja parunāt ar jauniešiem, un bija ļoti patīkami dzirdēt, ar kādu mīlestību viņi runā par dzimteni. Un tad rodas jautājums, kur ir tas klupšanas akmens, ka viņiem ir tomēr tā vēlēšanās vēlāk tomēr aizbraukt. Par to mēs būtu jāpadomāja un kaut kā tie problēmā katram. Tu pieminēji jaunus cilvēkus, jauna forša ģimeņa atjaunoja vecu kūku. Jau vecas sātas, kuros it kā nīnam nav vajadzīgas stov pamastas, bet viņi tomēr pazamanās dūt viņam otru elpu tam sātam un taisa foršas lītas un pēc tam pordūt. Tos ir lītas ar augstu pievienoto vērtību. Tu, Oskar, aizkadrā stostīji par to galdu, ka viņš ir 100 gadu vecs pazaverīs, kad tas prišs izaverās. Tāpat arī jebkurai vecai lītai var īdūt otru elpu. Varbūt Latgalē vajag tādu foršu otru elpu, otru dzinu līdūt. Nē, es atkal domāju tā, ka Latgalē esam mēs paši. Un cik mēs daudz paši darīsim, tikai labi īsti šitam citim. Un nav tāda navaru vārda. Ja grib, jāvar. Gribētu arī nedaudz izteikt kritiku vai aizrodēt Reigas vērim, tad, kad deva nosaukumus latgalīšu vītam, topografiskus apzīmējumus. Gribīs uzdot vaisojumu, par ko tos nosaukumus, kas bija tēri latgalīšu valodā, jūs pataisāja tādus labskanīgākus un devējiem tādus baltiskākus nosaukumus. Piemēram, es esmu no Korsavas, blakus ir Saļņeva, bet tie ir porsaukta par Salnavu. Vai, piemēram, Dricāņi, porsaukti par Dricēniem. Atimā pat laikā, braucot no Rieziknis iz Daugavpili, ir Pacilujauka. Kā? Pacilujauka. Tur, kur bučajā. Un tas nosaukums arī tāds palicis. Vai Malinova, par ko nanosauca par Avenoju, tādā gadījumā Malinovku. Redz, tāds ir labs jautājums. Viens mazoks puika vēl vienu mazāku lomoja un portaisa pa savam. Tomēr beistotīs lielāka puikas, kas tāpat kaimiņos sauc, un tad to Malinovku un Pacilujauku laikam atstoja. Runājot par netaisnību un Rīgu, ko lai, tā arī ir, piedodiet. Kā tad ir ar to netaisnību? Man bija raidījums par arheologiju. Izrādās mums ir tik daudz visa kā aprakta, tik dārga, bet tas ir taču dārgs tieši mums, tā ir mūsu vēsture, kas atrodas tai zemītē. Bet mums, diemžēl, Nevienam tas neinteresē. Kā neinteresē? Viņi nezin. Zin Rīga, viņi visu zin, kur mums kas ir aprakts, viņi var atbraukt to izrakt. Oficiāli es runāju par arheologiem. Viņi atbrauc visu izroku un uz kurieni aizved? Iz tirgu. Uz Latgales tirgu. Jā. Ne uz Latgales tirgu, tieši uz Rīgas. Tur tā lieta, ka viss aizceļo prom, nekas nepaliek pie mums. Kur tā taisnība? Kāpēc aizceļo? Pasciešu tā, ka mēs par Reigu runājam kā par nasku abstraktu. Reiga arī ir cilvēki. Un, lai nebūtu porok jūcīgi, arī cīši daudzi latgalīšu. Tā kā, lai arī es te pats kritizēju Reigas kungus un porvaldību, tad man pašam uzreiz nocās padomāt, ka mēs tomēr paši varam nosacēt, paši varam kontrolēt, paši varam iebilst un runāt. Ļoti bieži mēs runājam caur kaut kādiem stiklim, caur kaut kādiem apmoņiem, mēs nerunājam tīši un skaidri un nesakam, kas ir nepareizi. Vai labi, tas pats arheologs paņem sev kādu metāla detektoru, viņš taču uzreiz padarīs par kaut kādu noziedznieku. Tā mūsu likumdošana, viņa, Ir savi, kā saka, treukumi. Mēs tā baigi jau negatīvi sākam runāt. Mēs rūsinājam likumdevējus aizdomāties un pieņemt, mainīt, grūzēt, lai būtu tie likumi adekvāti. Mēs tā izdomājam pareizi. Bet tomēr īsim iz pozitīvu pusi. Kas mēs vēl pozitīvs ir noticis? Pozitīvs ir tas, ka jūs esat atbraukuši pie manis šodien. Un ka mēs ēsim, tas ir ļoti pozitīvi. Gaļa izavērās pozitīva. Protams, es jums varu pasciet, ka pie mums kas svinēja, tas svinēja. Tī svātki, latgalīšiem ir tādi grandiozi. Jūs paši saprotat šodien, ka jūs netiksit sveikā cauri ar pērāgiem vien.
Ja? Mēs arī šodien svinēsim kārtīgi. Nu, ir citur Latgalē svin. Ir kopu svētki tādi ar visam ballēm un īdzeršanam un tā tālāk. Ir muzikas skrituļus, kas ir tāds ļoti latgalisks pasākums un daudz citu pasākumu, kas ir apkārt mums. Nav arī jau visus izbraukot. Ja būtu tas moks tik liels un 10 mašinas pie sātes, moška varētu izskrīt. Nu, un, protams, ja tev būtu brīva laika daudz, tad tiešām var to visu izdarīt. Bet to latgalīši bet svinētī māk, ēst ar māk. Es zinu, kas pats interesantākais. Tieši Latgalē ir ļoti daudz ļoti foršu pasākumu bez maksas. Nekur citur, bet nopietni, kur tu redzi, uz muzikas skrituļus. Tik daudz foršu, fantastisku tur grupu, kas uzstājas. Tas viss ir bez maksas. Tev vajag tikai aizbraukt un viss. Un tu vari tur tusēt ar mūziku, cik bija 2-3 dienas šogad? 3 dienas. 3 dienas ir tur prīcavās. Bet man jau likās arī, ka tas bez maksas ir īvīsts dēļ to, ka tiem cilvēkiem jau nav svarīgi nopelnīt šausmīgi daudz. Ja? Viņam ir svarīgi, lai visi būtu kopā, lai varētu svinēt. Man liekas, latgalīšiem ir svarīgi būt kopā visiem. Latgalīši nesteigoja pa lauku viens pots ar savu bulku. Ja? Ījot pīca bulkas ir pasaules draugus. Nu, bet eistenībā, draugi, mīļi. Mēs taču visi esam ļoti radošas personības. Īpaši mēs 3. Nu, īpaši es. nē, tiešām, visi 3 mēs kaut ko daram. Un pagūdēgu, es dagolam nezinu, ko jūs darat brīvajā laikā. Man varētu šodien pie tādas svātku reizes pastāstīt. Nē, nu ne brīvā laikā, bet vispār ar ko jūs nosadarbojaties? Nu, es gan zinu, Oskar, ka tu muzicēji, spēlē akordeonu, un tu arī darbojies ar teātra lītam. Tā kā tu varētu īsāk pastāstīt mums. Nu, vispār, mums pamat darbs ir darbs ar jauniešiem, man ir jauniešu teātris, un vēl es darbojos Kapelā Augusti un strādāju 3 kultūras namos. Leivona kultūras namā, Rībeņa kultūras namā un Neicgalis kultūras namā. Par ko tu tur strādā? Neicgalē un Rībeņos strādāju gan teātrī, gan folkloras kūpas vadu. Un Leivonos man ir jauniešu teātris un Kapelā Augusti. Nu, tāda ir mana ikdiena. Šeit arī strādāju uz tās lielās skatuves. Aktīri, lūdzu, uz skatuves. Uz uzmanību, uz partnerību un uz balss treniņu. Ja? Tātad balss sīt no vādara, ne jau no kokla. Atceritīs, ja? Tātad gotavi? Jā. Ņindзя. Ha! 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 Lūk, tādi ir mani aktīvi, drusmīgi jaunieši, kas dzīd, dejoja, spēlēja teātri. Vakaros mēs tīkamies labā atmosfērā, padzeram kapeju vai čaju, uzspēlējam kādu izrādi. Nu, arī sasagatavojamies izrādēm, piemēram, tas, kas notiek man aizmugurē un tie visi treniņi, tie jau aktīram dotu pašu pamatu, lai es varētu spēlēt izrādē ļoti labi. Un, piemēram, pateicoties visam itam smagajam darbam, kas ir ieguldīts itamos jauniešos, mēs tikko nesen piedalījāmies kamerizrāžu festivālā Reigā, kur dabūjām akadēmijas atzinumu, ko labākā Latvijas kamerizrāde. Izrāde saucās Lelle, ja ir stosts par jauniešu atkarībām
un par vintulību. Jaunieši bija ļoti pasacentušies un rezultāts ir tāds, ka esam viena no stiprākajiem jauniešu kolektīviem Leivānos un Latgalē. Tas ir mums dīnes cēliņš, es kā ceļu uz to veļūzdajiem, un to tie nedēļa paīt. Pasaklausīs, bet dēļ ko tā ir noticis, ka tu dari? Varbūt tev bijis kaut kā bērnībā, kaut kāds grivdīns, kaut kas tāds... Jā, es bērnībā iekritu morkā. Un kopš tā laika sāku spēlēt teātri. Nē, to nebija. Nezinu, īstenībā vienā dīnā tas atīt. Kad tev dzīvē saprot, ko tu gribi darīt un kas tev patīk. Kaut gan vecmote stāstīja, ka es esmu bērnībā 2 gadu vecumā sēdējis pie teātra izrādēm pa 2-3 stundām. Nevarēja mani atraut no televizora, tā ka varēja bērnu atstāt un darīt savus darbus. Man esmu cīši paticis teātris. Pats to neatceros, bet varbūt te bija kāda, sakne visā itamā. Kā ar tevi, Ļuba? Par tevi es zinu pasiešu gudīgi. Mazāk nekā par Oskaru. Es arī nezinu par jo neko. Pastāstī... Tāda dabas parādība mums ir. Nē, laba, protams. Es zinu tavu īsāku. Troko Vovere. No kuriem tu to? Man pastāsta radio producenti. Bet, lai paliek, es zinu, ka tu spēlēji vijuli. Ir tāda lieta. Spēlēju. Cik daudz, varbūt tu jau arī kādam citam vīci vai kā Cik daudz? Es no 5 gadiem jau spēlēju vijoli. Sākumā es mocīju, tad es sāku beidzot viņu tomēr spēlēt. Un tagad, jā, arī pasniedzu mazajiem bērniem. Gribētos arī vecākiem pasniegt. Un plus es vēl strādāju kultūras centrā par kultūras pasākumu organizatoru. Bet kur? Neticēs. Daugavpils novada Naujenes pagastā. Kas tu cīši vāli? Kādi 10 kilometri no Daugavpils būs? Tagad tevai. Kultūras cilvēki. A tu? A tu? Es arī esmu cīši kultūrāls. Mēs redzam. Spēlēju rekurējusim gitari. Jā. Man ne tikai jūsim, arī daudziem citiem spēlēju grupā Dabasu Durovas. Pareizi, mēs jūs aicinājām uz pagasta svētkiem. Jau 10 gadus mēs to darām. Paldies, ka paaicinot. Mēs cīši patika tas pasākums. Tik labi, tie nolgoti tiesām melas liet. Ziņojums par akciju, par apmulsušu nāciju. Ziņojums par akciju, par apmulsušu nāciju. Piedziedājums, bet tātad uztaisīsim, ka ir tikai Soļniks bez tiem deputātiem, kas runā. Būs tikai Lauras Soļniks un viss. Uz tiem pašiem akordiem. 3, un... Nevajag šito smago daļu. Par apmulsušu nāciju. Ziņojums par akciju, par apmulsušu nāciju. Es šur tur darbojos ar runošanu, kā piemēram tagad Latvijas radivā, daru porš lītas. Tāpat arī vīcu bērniem spēlēt grupā, sadarbotīs. Ilūgstis bērnu jauniešu centrā. Tas ir mani tādi 3 profili. Es savu kā aizdomāties, par ko ir sagojis tā, ka mēs strādājam katrs vairākos darba vītos. Kā tu izskaidrot? Naudas mums maksāja vai kas? Es no sevis varu pasciet, ka to arī ir, jā. Ka tu arī nesajam tik daudz, cik gribētos, lai varētu to... Kā saka, dzīvot ar vērīnu. Vienā darbā. Jā. Un dēļ to es, piemēram, strādāju pa vairākiem darbiem. Dažreiz varbūt nanovērtēju kāds, bet kā ir, tā jādzīvo. Bet lielākais vērtētojs, man liekas, ir klausētojs. Divas ir vislielākais vērtētojs. Bet pēc tam klausētojs pēc diva. Pēc tam, jā. Arī no vienas puses
viens darbs nepiepilda visas tās tavas vajadzības pēc tā radošuma. Viens ir teātris, bet otrs ir kapela. Teātrī nav tik daudz mūzikas kā tai pašā kapelā. Tas nozīmē, ka tu vienkārši pats arī priekš sevis meklē tās iespējas, kur sevi realizēt. Es nebaizmiršu un vienu vēl savu šķautni. Es tā kā esmu pēc izglītības viesturnieks, viesturis skolotājs. Es sāku domāt, dēļ ko es nestrādāju skolā. Man neskas tomēr dzēvi aizgojis. Tev trūkst bērnu? Natrūkst. No. Man pašam ir 2. Tev ir bērni? Man nav, protams. Bet Ļubai? Ir tie bērni, tos, kurus mēs mācam, tie arī ir mūsu bērni. A tev pašai savu nav? Par agru. Tā kā Ļubā mēs varam kooperētīs. Tā kā es vienīgais, tad tāds jau vecais. Buks. Arni, tu minēji, ka tu esi pēc izglītības vēsturnieks. Esmu gan. Un tu esi par skolotāju strādājis, ar? Zini, vecīt, viesturnieks, tie ir diagnoze. Tie ir diagnoze. Ja tu esi vicējis viesturi, tad tu vairāk neesi normāls. Es arī strādāju par skolotāju. Un tu kā skolotājs esi rādījis priekšzemi jaunīšiem un saviem kolēģiem ar latgalīšu valodu. Redz, es gaidīju to vaicojumu un esmu latgalīšu valodas dēļ arī streidējis ar skolas vadību, jos raudzīju pirms 10 gadiem vadīt viesturi stundas latgaliski. Klasī bija 95% skolnieku, kas ikdienā prota latgaliski, skolā atcerados latgalī un tīšām es paraudzīju vicēt tos stundas latgaliski, bet saņēmu aizrodījumus, kā es nedarīju to darāt. Nepamatotus aizrodījumus, manuprāt, lai arī es apsolīju, ka vicēšu, turpināšu, porīšu iz otru latviešu valodas paveidu. Tomēr es pakluseņam turpinu vicēt latgaliski, bērni neprotestē un visi eksamenu nokortoja. Tā kā grīvši pastāstīt, tas bija sopīgi, zin kā, man likos, kur tot vēl citur, kā ne latgalī. Bet šķēršļi pirms 10 gadiem tika likti. Un es piemiņu manu sarunu ar mocību daļas vadētoju, ka es atceru, varbūt kodreiz pēc 10 gadiem tas viss uzlabosīs un kāds to pamainās, es nezinu. Un es atbildīju, kurš tad cits to pamainās, ka ne mēs. Un tad, laikam, jāsacināja, ka misija jau turpināja un jārauga. Un pirmajā sajūta Latgalī raidījumā, ir tas vaicojums tika arī uzdots valsts valodas centra porštoviem. Izrādījās, nekādu šķēršļu nav. Ir nepieciešami tikai kaut kādi regulējošie normatīvi akti, kuri tiem pašiem skolas vadības cilvēkiem skaidri norādātu, ka, ja skolotājs to grib darāt, šķēršļi nevajadzētu likt priekšā. Tā kā visi, kas mani dzird, visi, kas grib runāt latgaliski stundās, darīt to. Peirogam, nabagam, obi goli apdaguši. Mēs tevi apēsim, mēs jūsus visus ņem. Peirogam, nabagam, visi goli apdaguši ir. Ko tu smējies, Oskar? Tu tā zini, kā tas tā ir? Jā. Tas tā ir. Pīloboj peirāgu, lai labāk izaver, lai ir paēstam peirāgs. Apdaguši, ir nav ko smītīs, vajag kāst peirāgu, vajag. Mozos klimpus peirādziņus apēst, ņem. Mulkeigo dzīsme ir beigusies. Rok, būs mums pusdienas? Jau nemaz nezina, kas te par debešķīgam lītam notiek. Oi. Ja te būs greudīns, mēs to jau saucam. Un mama jau sauc par risoto, bet es saucu par greudīnu. Itu, ka pāē, tad ir greudīns visai darba dīnai. Tad likteikts latgalīšu ēdīns. Greubas ar gaļu un soldu krējumu. Es domāju, ka Arņam un Ļubai cīši garšās.
Nu, dārgie gosti, golds ir uzklāts, pērāgi mums ir, greudīns mums ir, tas ir mums pārsteigums jums, soldējā mums ar šis tas ir, nu ir stiprāki dzērīni, tā kā es domāju, ļoti priecīgas nūts mēs varam arī šo sezonu beigt. Nu, vēl mēs jau nebeigsim, vēl vajag to visu apēst. Nu, jā. Bet sezona likat aizdomāties. Man vismaz es domāju, ka nekādā gadījumā stereotipi sen ir salausti, Latgale nav nekāds bādu stosts. Ir problēmas un lietas, kas jāuzlaboja, bet ir tikpat daudz veiksmis stostu, un man liekas, ka cilvēkiem vajag izslēgt savas smadzenes kortēgi un arī novacējam ar kaut kādiem nestandarta risinājumiem panākt to, ka jūsu dzīve, jūsu mērķis, jūsu darbība īt uz priekšu. Gana raudot. Jā, mēs esam daudz redzējuši, un tikpat daudz mums vēl ir priekšā. Es domāju, jo Latgale nav 3x3 metri, ir daudz lielāka. Tā kā es domāju, ka mēs vēl paspēsim kaut ko atklāt, vai ne? Un ir jāatcer arī, ka tie cilvēki, kuri nereizi nav bijuši Latgalē, beidzot iesēdīsies mašīnā, vilcienā, autobusā, atbrauks un visu redzēs to savām acīm. Sajūtat? Mēs sajūtam. Ko tu troko padarīji? Latgalī!